Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijām Juris Saukāns. Šodien Latvijas ministru kabinets noraidīja 288 Saeimas opozīcijas deputātu iesniegtos priekšlikumus nākamā gada valsts budžeta otrajam lasījumam Saeimā. No saņemtajiem 289 Saeimas deputātu priekšlikumiem par līdzekļu pārdali, kuros kopējā pārdalāmā summa nākamajam gadam sasniedza 5,1 miljardu eiro, valdība atbalstīja tikai Saeimas priekšsēdētājs Daigas Mieriņas no Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu samazināt Saeimas izdevumus nākamajā gadā par 150 000 eiro. Kā iepriekš esam ziņojuši, valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi nākamajā gadā plānoti 14 miljardu 486 miljonu eiro apmērā, savukārt izdevumi paredzēti 16 miljardu 212 miljonu eiro apmērā. Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu valdība šodien atbalstīja iekšlietu ministrijas ierosinājumu izsludināt pastiprinātu robežapsardzības režīmu vēl vairākos Ludzas un Rēzeknes novadu pagastos. Pastiprinātas robežapsardzības režīmu līdz nākamā gada 10. februārim plānots izsludināt Ludzas novada Īsnaudas, Ņukšu, Pureņu, Cirmas un Cīblas pagastos, Ludzas pilsētā un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Īpašā režīma teritorijas nolemts paplašināt, jo aizvien biežāk nelegālie imigranti un to pārvadātāji tiek aizturēti konkrētajos pagastos un pilsētās. Jau no 11. augusta līdz nākamā gada 10. februārim vairākās administratīvajās teritorijās Baltkrievijas pierobežā ir spēkā šāds režīms. Tas nomainīja valdības 2021. gada augustā noteikto un vairāk kārt pagarināto ārkārtējo situāciju. Aizdomu gadījumā, lai atklātu robežu nelikumīgi šķērsojušo personu slēpšanās vietas, robežsargiem un policistiem ir tiesības iekļūt nedzīvojamās telpās un zemes gabalu teritorijās arī tad, ja nav iespējams saņemt īpašnieka, valdītāja vai turētāja atļauju. Līdzīga atļauja dota iekļuvei arī dzīvojamās telpās. 8. decembrī Rēzeknes koncerta zālē Gors notiks labdarības koncerts Nāc līdzās Ziemassvētkos. Tur kopā ar izciliem skatuves māksliniekiem uzstāsies jaunieši ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Latgali koncertā pārstāvēs Ilona Bagele un Dainis Skutelis, uzstāsies arī 2 mazi puisīši no Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra. Vairāk stāsta Ilona Bagele. Gada sirsnīgākais labdarības koncerts Nāc līdzās Ziemassvētkos šogad notiks lieliskajā Latgales vēstniecībā Gors 8. decembrī 19:00. Muzikālās performancēs atkal kopā uzstāsies Latvijā skatītāju mīlēti mākslinieki un talantīgie bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Nāc līdzās festivāla laureāti. Esiet laipni gaidīti Latgales vēstniecībā Gors 8. decembrī 19:00. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbilstajā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio